Šogad aprit 10 gadi, kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Šo gadu laikā Latviju ir skārušas daudzas pārmaiņas. Pēdējos gados Latvijā ieceļo arvien vairāk trešo valstu pilsoņu, kas nolēmuši te apmesties, lai strādātu vai studētu. Nereti daudzi no iebraucējiem ierodas kopā ar savu ģimeni un bērniem, kas sāk mācīties latviešu skolās un bērnu dārzos, apgūstot latviešu valodu un cenšoties iekļauties latviešu bērnu sabiedrībā. Šo bērnu vidū ir arī ķīniešu meitene San Yi, kuru latviešu draugi pazīst kā Viktoriju. Viktorija kopā ar māmu pirms gada un 3 mēnešiem ieradusies uz dzīvi Latvijā no Pekinas. Viktorija mācās Rīgas franču licejā, dzied korī, apgūst klavierspēli, apmeklē svētdienas skolu un iemācījusies brīvi runāt latviešu valodā. Rīga ir ļoti skaista, vecrīga, un man bija ļoti interesanti sākumā. Es gandrīz vai visu Rīgu biju, var tā teikt. Un man patīk Rīga, un te ir tāds ļoti smieklīgs, tā kā Aka iela, tā kā, var teikt, mēnesi ar mēnesi, un tā. Man var teikt, ka vienu lietu. Man nepatīk vienu lietu uz mūžiem. Viens vārds – zēni. Tā saka, ka viņi kaujas katru brīdi. Mūsu klasē ir 21 meitene un 7 zēni. Zēni pat nav pusīti no meitenēm. Viktorijas vecāki ir pārliecināti, ka Latvija ir laba vieta, kur meitai iegūt izglītību. Taču Viktorijas nākotni viņi nesaista ar Latviju, bet gan ar valstīm, kur dominē angļu valoda un ir vairāk iespēju. Augstskola. Es iešu varbūt Kanadā, Amerikā, nezinu, kur tā. Es gribētu par policijas, balerīna, glaznotājs, bērnu māsa, skolotājs, protams, ļoti grib. Māma teica, ka latviešu valoda arī jāmācās, kāpēc, ka es no latviešu valoda mācās visādi matemātika, visu. Lai sekmētu trešo valstu pilsoņu bērnu iekļaušanos latviešu sabiedrībā, Nacionālais integrācijas centrs organizē radošās darbnīcas, kuru ietveros tiek apgūta latviešu valoda, izmantojot tautas tradīciju, ieražu un pasaku elementus. 2014. gadā laikā no janvāra līdz jūnijam notikušas 5 darbnīcas, kas veltītas Ziemassvētkiem, meteņiem, lieldienām, mātes dienai un līgo svētkiem. Nodarbībās bērni iet rotaļās, klausās latviešu pasakas, iepazīst mūsu tautas kultūru, iegūst jaunus draugus, kā arī papildina savu latviešu valodas krājumu, jo darbnīcas apmeklē arī nepilsoņu un latviešu bērni. Radošās darbnīcas Rīgā un reģionu centros Cēsīs, Jēkabpilī, Jelgavā, Rēzeknē, Daugaupilī un Liepājā kopumā apmeklējuši bērni no Krievijas, Baltkrievijas, Ķīnas, Ukrainas, Gruzijas un citām valstīm. Mans vārds ir Margarita. Меня зовут Margarita. My name is Margaret. Un šodien es jums pastāstīšu par sauli. And today I will tell you about the sun. Сегодня я вам расскажу о солнце. Ja pat viņi nezina ne latviešu, ne krievu, ne angļu valodu radošajā procesā, tas nav svarīgi, jo es viņiem varu vienkārši parādīt. Protams, esmu priecīga, ja viņi iemācās kaut vai dažus vārdus tajā radošajā darbnīcā un aiznes kaut vai vienu faktu par tiem svētkiem, par kuriem es stāstīju. Tas jau ir liels veikums. Viņi dažreiz atnāk, un viņi ir tik priecīgi, ja atnāk uz nākošo darbnīcu un pasaka, Margarita, es atceros tādu un tādu vārdu, sveiki, piemēram, vai ne tikai atā, bet uz redzēšanos, vai viņš jau var pajautāt, kā man iet. Jā, es redzu, dārgais, redzi, man tikai ir 2 rokas, tādēļ es nevaru tik ātri visu. Otrais, kāpēc viņš gribas paņemt šo otrais? Bērniem ir daudz vieglāk iemācīties valodu nekā pieaugušajiem. Pieaugušajiem ir kaut kādi jau stereotipi, jau kaut kādi kompleksi, un viņiem ir ļoti grūti kaut kā kontaktēties ar citiem cilvēkiem. Pat nezinot citu valodu, viņš atnāk un saka, čau, draudzēsimies un viss. Tas nav viegli novadīt tādu nodarbību 3 valodās, iesaistīt viņu gan dažādās lomu spēlēs, gan iesaistīt arī, piesaistīt viņu uzmanību, klausīties, atbildēt uz jautājumiem un piedalīties pašā procesā.
Un uzrunājot Margaritu, viņa nenobijās, viņa pieņēma šo izaicinājumu, jo arī viņai šī ir pirmā pieredze strādāt uzreiz 3 valodās un strādāt ar tik dažādiem bērniem. Māte, Māte, tēvs, tēvs, vecmāte, vecmāte, vecais tēvs. tēvs. Kad bērni atnāk, viņi ir ļoti ieinteresēti jau kaut ko izveidot. Man ir paveicies ar bērniem, laikam viņi ir ļoti ziņkārīgi un vienmēr pasaku labdien, un es jums šodien pastāstīšu par tādu un tādu, par tādiem un tādiem svētkiem, un tad viņi jau kaut kā sāk mani klausīties. Un kad mēs visu jau izrunājām par tiem svētkiem, tad mēs varam paspēlēties, tad viņi kaut kā atraisās un jau viņiem ir mazliet cita aktivitāte, un kad mēs visi jau izdarījām tās aktīvās spēles, tad mēs jau darbojamies radoši, un tad jau viņi pierod pie manīm, un es pierodu pie viņiem, un tad viss sanāk. Man patīk, tā kā mēs taisījām visu kaut ko. Mēs taisījām pirmā reize ar pērlītēm. Es uztaisīju vispirms pērlīti pati, pēc tam mamma uztaisīja kā melna zaķis. Es uztaisīju arī vienu palta zaķis. Ar zeltainā ausi iekšā viņi mums stāstīja par vecītes cimtiņu. Bērniem nav tik daudz aizspriedumu kā mums pieaugušajiem. Ķīniešu meiteņa ļoti labi un veiksmīgi ir iemācījusies latviešu valodu. Viņa runā latviski, un tad, ja vecākam, kas ir atnācis viņai līdzi, viņai stāsta, pārstāsta, un varbūt mammai daudz vairāk palīdz izprast to jautājumu, par kuru iet runa. Pagājušajā gadā ir pavasaris, vasara, rudens, ziema, bet šogad ir tā kā no decembra var teikt, ka tas ir pavasaris, tad ziema, tad vasara. 然后说就是今年就是先春天、冬天，然后夏天。 Bērni vispār ir dažādi. Tas nav atkarīgs no nacionālās piederības. Tas ir atkarīgs laikam no rakstura. Ir bērni, kuri ir tādi, viņi ir mierīgāki un mierīgi sēž un visu dara, bet dažiem ir 5 minūtes, un tad viņam jāpaskraida apkārt, un tad viņš var darboties tālāk. Man šeit nav draugi, es nezinu, bet es zinu šīs mazos bērnus, kuri ir ļoti aktīvi. Mēs darījām somās, mēs darījām kādus rāmas. Man ļoti patika, tāpēc, ka tas ir ļoti interesanti, un es kaut kas darīju. Bet ne sēžu mājā pie televīzijā. Man Latvija ir ļoti patīk. Latvija ir forša, не так, как Кривия. По всем параметрам лучше. Например, воздух чище, плохая погода гораздо реже, чем в Москве, солнечно и ясно. Нету грязи особой после дождя, которая впитывается в одежду и не отстирывается. За собаками здесь убирают. Draugi ir latvieši mani. Мы общаемся на русском и дружим, говорим на русском. И все хорошо. Viss ir labi. Man draugi, daudz draugi. Skolā arī man ir draugi šeit arī. Man ļoti patīk šeit dzīvot. Ķīnā ir 100 tūkstoši. 100 tūkstoši cilvēki. Latvijā mazas. Tas ne tas. Palīdzēsi? Can you help me? Hey, friend! Māte. Bet šodien mēs runāsim par mātes dienu. Mātes diena.
Cik smuki, jā, mātes diena, Mother's Day, Dieņa materi. Amerikā šo svētkus pirmo reizi svinēja 1908. gadā, maijā, 10. maijā. In America, the day was celebrated for the first time on the 10th of May 1908. Jā, iespējams, ka tas ir kaut kāda tā informācija ir par sarežģītu attiecīgi katram konkrētajam bērnu vecumam. Tā vecuma amplitūda ir diezgan dažāda. Ir 2-gadīgs bērniņš un ir 13-gadīgs bērns, un man liekas, pat bija 15-gadīgi bērni. Tas ir mums pašiem pirmais tāds mēģinājums izmantot šāda veida pieeju, un nākotnē mēs varam pie tās piestrādāt, vienkāršot, lai viņiem būtu interesantāk. Kādi saka, ka man jau garlaicīgi ar to ņem. Pēc man ļoti patīk katru reizi. Katru reizi kaut ko ļaunu. Maza. Liela, maza. Man šis vārds integrācija nav īpaši pieņemams. Kas tad ir integrācija, nevienam nav īsti skaidrs un ko viņa dara. Man labāk gribētos teikt, ka tā ir iekļaušana. Es gribētu pateikt kaut ko par Latviju, ka man patīk Latvija. Latvija ir vairāk koki, meža, mežiņa tāds sēnes. Pati var jau. Es mīlu Latviju. I love Latviju. Paldies.